Atskatoties uz iepriekšējo gadu, es tiešām ceru, ka teiciens 2 vienādu gadu lauksaimniecībā ir patiess. Gads tiešām iesākās ar izaicinājumiem, gan ar jaunām platību maksājumu pieteikšanas kārtību, ar vēlām salnām, sausumu un beigās tā, ka bija jākuļ vēl ar lokālo krustu, kas, protams, ka būtiski ietekmē ražu. Tomēr vai tie bija vienīgie izaicinājumi, kas mums sagādāja 2023. gada sezonā? Nē, jo tādi agronomiskie izaicinājumi kā nezāles, slimības un kaitēkļi nekur neizpalika. Mans vārds ir Māris Opmanis, un šodien ar kolēģi Uģi atskatīsimies uz mūsuprāt dažām no būtiskākajiem agronomiskajiem izaicinājumiem, kā arī centīsimies sniegt savu veidu meistarstiķus, kā ar tiem veiksmīgāk tikt galā šajā jaunajā 2024. gada sezonā. Lauksaimnieku vidū valda uzskats, ka lielie lauku kopšanas darbi parasti sākas pēc lieldienām. Un lielākoties tas tā arī ir, atskaitot pagājušo gadu, kad pirmais agronomiskais izaicinājums mūs sagaidīja dienu pirms lieldienām. 8. aprīlī Zemgalē dzeltenajos ķeramtraukos varēja atrast līdz pat 30 stublājus mecerniekiem. Piemērotākais laiks, lai tos ierobežotu ar vienkāršu kontaktiedarbības insekticīdu. Bet redzot to, cik maz smidzinātāju ir laukos, bija skaidrs, ka liela daļa šo pirmo smidzinājumu kavē. Vai mēs varam teikt, ka pagājušajā gadā 8. aprīlī visā Zemgalē bija jāsmidzina pirmais insekticīds rapsī? Domāju, ka nē. Vai mēs šogad varam apgalvot, ka 8. aprīlis būs tas datums, kad mums ir jābūt traktoros un jābrauc uz lauka? Es domāju, ka arī nē. Tādēļ tas mūsu pirmais meistarstiķis ir gaužām vienkāršs. Brīdī, kad gaisa temperatūra sasniedz +5 grādus, rapšu sējumos izvietojam dzeltenos ķeramtraukus un monitorējam, vai smecernieki jau ir izlidojuši un tātad šis pirmais izlidojums ir noticis. Pat ja mēs netiekam fiziski uz lauka, ir pārāk mitrs, tad vismaz mēs zināsim, vai šis izlidojums jau ir noticis vai nē. Turpinoties, ieskrienoties sezonai uz aprīļa vidu, pirmās bažas patiesībā sāka jau sagādāt mums sausums. Un pirmā vieta, kur mēs ar to saskārāmies, bija tieši nezāļu ierobežošana tauriņziežos. Nezāles dīga nevienmērīgi. Un vietās, kur uzreiz pēc sējas tika lietots, jau kāds no augsnes iedarbības herbicīdiem varēja vērot, ka šī efektivitāte nebija pietiekama. Mūsu rekomendācija, ko arī vēstījām caur video blogu Agronomu zābakos, bija veikt šo dalīto koruma apstrādi, respektīvi pirmo pusdevu lietojot, kad dīga pirmais nezāļu vilnis, un otro pusīti, tad, kad vidēji pēc 10-14 dienām dīkstot otriem vilnim. Vai var apgalvot, ka šī bija tehnoloģija, kas strādāja pilnīgi visās situācijās un uzrādīja visur ļoti labu rezultātu? Vairumā no gadījumiem jā, bet bija tomēr arī gadījumi, kur kādam balanda, kur madara bija pāraugusi, kāds vēja griķis, ko savukārt varēja novērot mazāk, tomēr tehnoloģijās, kur kā pamatā uzreiz pēc sējas tika lietots šis augsnes iedarbības herbicīds, mūsu gadījumā stums, un pēc tam tika veikta vēl viena apstrāde ar korumu. Tāds arī būtu mūsu otrais meistarstiķis, kas dara gan sausākās, gan mitrākās sezonās, ir sadalīt tomēr šos riskus, respektīvi uzreiz pēc sējas lietot augsnes iedarbības herbicīdu stumpu, un tad attiecīgi, kad dīkst mazāks vai lielāks nezāļu vilnis, veikt vēl vienu apstrādi ar kontaktiedarbības herbicīdu korumu. Vēl īsi atgādinot par korumu lietošanas rekomendācijām, kā mēs to rekomendējam, situācijā, tad korumu ir iespējams lietot 3 dažādās tehnoloģijās. Pie situācijā, kad ir optimāls mitrums, nezāles dīgs nevienmērīgi, var iet ar vienu korumu apstrādi, vienu pilno devu. Savukārt situācijā, kas līdzīgāk iepriekšējā gada sezonai, kad tiešām bija šis sausums, tad mūsu rekomendācija ir veikt šo dalīto korumu apstrādi, veicot pirmo pusi no devas, kad pirmais nezāļu vilnis dīkst, un attiecīgi otro apstrādi veicot pēc šīm 10-14 dienām, dīkstot otriem nezāļu vilnim. Un trešā no stratēģijām, ko jau pieminēja meistarstiķī, tad lietot to kombinācijā, kā pamatā lietojot augsnes iedarbības herbicīdu un pēc tam attiecīgi veicot šo apstrādi ar korumu. Īsi vēl
stabiņi, kas apzīmē, cik patiesībā liela nozīme ir tieši nezāļu izmēram uz koruma apstrādes laiku. Man patīk teiciens, it īpaši to var attiecināt par tauriņziežiem, ka pupa izmēram nav nozīme, jo tauriņziežos tik tiešām pupa izmēram nav nozīme. Nozīme ir tam, cik liels ir nezāles to dīkšanas brīdī. Tām ir jābūt mazām, aktīvi augošām, dīglapu vēlākais pirmo īsto lapu stadijā, kā var redzēt arī konkrētajos attēlos. Tālāk ir piemērs ar kumelīti. Es domāju, ka šādu arī attēls, šādu bildi savos laukos ir vairums redzējuši, kur šī kumele uz apstrādes brīdi viņa tiešām jau ir bijusi lielāka. Ja sākotnēji liekas, ka viņa tiks nokontrolēta, viņa dzeltē, viņa pēc tam turpina augt tomēr. Īs arī, tā kā korums nav pirmo gadu, mums ir bijusi arī pieredze, kur gan zirņi, gan pupas mazliet nostreso. Zirņos to var redzēt kā bālēšanu. Lauka pupās mums ir bijuši gadījumi, kad pilnīgi šī apstrādātā un neapstrādātais variants mazliet iepaliek augumā. Bet tas, ko mēs esam novērojuši, un es teiktu, varam droši teikt, ka šī bālēšana un mazliet atpalikšana augumā tomēr neatstāja būtiski ietekmi uz ražu. Konkrētajā gadījumā tiešām šis lauks nāca no bukēšu puses. Sākumā bija nepatīkami skatīties to lauku, jo likās, tur tiešām nekas nebūs. Tā kā jau vēlāk lauka pupas sāka ziedēt, varēja redzēt, ka tur, kur bija nostresojis konkrēti pa vidu, šī ziedu daļa patiesībā bija tikpat liela, kā vietā, kur šīs lauka pupas nebija nostresojušas. Vēlāk jūlijā nāca lielie lieti, garāk auguma pupas tika sagāstas veldrē. Šīs, kas bija sākotnēji nostresojuši, visas stāvēja, un beigās no lauka tika iegūtas 5,6 tonnas raža vidējā. Un nonākam pie, es teiktu, mana mīļākā izaicinājuma iepriekšējā sezonā. Uz māja sākumu, paralēli tam brīdim, kad norisinājās arī pasaules čempionāts hokejā, mums kā agronomiem radās izaicinājums, ko darīt ar pirmo fungicīdu kviešos. Slimību pazīmes bija uz apakšējām lapām. Tā baža bija, ko darīt. Smidzināt tagad, tiešām jau, kad ir šī 32. attīstības stadija tuvu, vai varbūt tomēr gaidīt lietu. Atgriežoties Baltijas izmēģinājuma centra komanda nolēma negaidīt, viņi gāja pēc schēmas, attiecīgi veicot šo smidzinājumu 32. attīstības stadijā. Vai šim smidzinājumam bija jēga, jo zinot, ka tiešām sausums turpinājās, jo tieši pie šāda paša izaicinājuma mēs nonācām arī vēlāk uz T2 fungicīdu smidzināšanas laiku, kur jau radās tiešām pamatotas bažas, vai šim smidzinājumam būs jēga. Jo, piemēram, uzvarā, kur mēs veicām šo izmēģinājumu, priekšaugs bija lauka pupas. Mēs nonāksim pie tā, vai šis atmaksājas vai neatmaksājas smidzinājums. Uzvarā arī uz otrā fungicīdu smidzināšanas laiku tas tika veikts tajā brīdī, kad kviešiem bija pilnībā izritinājusies karoglapa. Viņa negaidīja vāru. Attiecīgi, jā, vai šim bija jēga? Bez datiem mēs būtu tikai cilvēki ar viedokli, un par laimi mums BASFam ir pieejami šie dati no iepriekšējā gada sezonas. Baltijas izmēģinājuma centrā tika smidzināta šāda fungicīdu tehnoloģija, kā pirmais fungicīds tika lietots Priexor plus kurbatūra, savukārt kā otrais fungicīds Revitrex ar 1 litru uz hektāru. Vizuāli tie, kas bija arī mūsu rīkotajā lauku dienā, varēja redzēt, ka tiešām starp šiem apstrādātiem, neapstrādātiem variantiem, es teiktu, uz aci bija ļoti minimālas atšķirības. Vienīgās atšķirības rādīja slāpekļa testerīts, kas apstrādātajos variantos rādīja lielāku punktu summu, kas korelē ar to, ko Dagnijs stāstīja par šo revisolu ietekmi uz labāku slāpekļa izmantojamību. Kopumā raža pa šķirnītēm, ko mēs ieguvām šajā izmēģinājumā, bet šeit es teiktu, netik ļoti nevēlos akcentēt kādu šķirni, kas bija pārāka vai, piemēram, mazāk pārāka par citu. Mans subjektīvais viedoklis ir, ka kviešu šķirnēm, gluži tāpat kā rapšu šķirnēm, ir tomēr jāpielāgo arī šie sējas laiki, jo tām ir gan atšķirīgi šie augšanas spari, tāpat arī cerošanas koeficienti. Šeit konkrēti visas šķirnītes tomēr tika sētas vienā dienā. Mūsu mērķis no šī izmēģinājuma bija tiešām iegūt
atskatīties, kāda ir slimību uzņēmība katrai no šķirnītēm, kā arī izvērtēt šo fungicīdu smidzinājumu atdevi. Un tas, ko mēs iepriekšējā gadā ieguvām, zinot to, ka bija tiešām ļoti labs priekšaugs, lauka pupas, zemes slimības spiediens, ar visu to mēs ieguvām plus papildu vidēji 0,43 tonnas no hektāra klāt papildus ražu. Es neesmu gaišrīdis, bet es zinu, ka mēs arī šajā sezonā lietosim fungicīdus. Mūsu meistarstiķis šajā ir gluži vienkārši mainīt azoles starp T1 un T2 fungicīdiem. Respektīvi, ja pirmais fungicīds ir smidzināts kāds fungicīds ar protiekanazola sastāvā, kā priekstaru kurbatūru vai jaunais Comet Pro plus Innox, tad kā T2 mēs rekomendētu lietot kādu fungicīdu, kas satur revisolu, kā Balaja, Revitrex vai Balaja plus Imtrex. Savukārt, ja kā T1 fungicīds jau ir smidzināts kāds no revisola bāzes fungicīdiem, kā Kapalo Revī vai Balaja Flexti, tad kā T2 risinājumu mēs rekomendētu lietot prieksaru plus kurbatūru. Kā vienu no pēdējiem agronomiskajiem izaicinājumiem pagājušajā sezonā laukos mēs konstatējām verticilāro vīti. Slimības simptomi, tātad rapša ziedēšanas stadijā, puse no auga lapas atmirst, tā kļūst dzeltena. Un tuvāk jau rapša novākšanai redzam, ka puse no stublāja iekrāsojas brungana. Augā ir pārtrūkusi barības vielu aprite, tātad tas ir priekšlaicīgi nokaltis, tādējādi samazinās tūkstot sēklu masa, kā arī ražas kvalitāte. Diemžēl šai slimībai nav fungicīdu risinājuma. Tādēļ mūsu ieteikums pavisam vienkārši. 3 lietas, kas mums jāievēro. Pirmkārtām augu maiņa, intervāls starp rapšu audzēšanu, izvēlēties pret verticilāro vīti noturīgas rapšu šķirnes un stiprināt rapša fizioloģiju. Ja nedaudz pieskaramies slimības attīstības ciklam, tad slimības ierosinātājs saglabājas augsnē, augu atliekās vai arī sēklas materiālā un jau rudenī inficē ziemas rapsi. Un šī ir tā vieta, kad mēs varam stiprināt rapša fizioloģiju ar jauno fungicīdu Reviona, kas satur revisolu. Mēs nevaram 100% novērst slimības radītos ražas zudumus un bojājumus, bet mēs varam samazināt tās ietekmi. Un izvēloties arī jau pieminētās pret verticilāro vīti noturīgās rapšu šķirnes, tādas kā 1310, Armani un Herman. Noslēgumā, kas tad mūs sagaida šogad? Ja kāds to spētu zināt, mazliet pārliecu, bet šī ir bilde, kas patiesībā raksturo vairumu no ziemas kviešu sējumiem zemgalē, kas tiešām tika iesēti agri, un dēļ šī ilgā veģetācijas laika, dēļ garā rudens, viņas jau rudenī ļoti labi saceroja. Pie nosacījuma, ja tās pārziemos, ja kvieši pārziemos, tie jau startā būs ar ļoti augstu vēldras risku. Tādēļ mūsu meistarstiķis šajā būtu balstīt šādos sējumos, būtu balstīt savu regulātoru tehnoloģiju uz pārbaudītiem risinājumiem kā Medex Max vai Medex Top. Un kādēļ tieši Medex Max vai Medex Top? Dēļ darbīgās vielas kalcija proheksadions, kas pirmkārt ir tikai pieejams tādos risinājumos kā Medex Max vai Medex Top. Otrkārt, tā galvenais ieguvums ir tas, ka tas sāk savu īsināšanu tūlīt pēc nosmidzināšanas. Respektīvi, ja to salīdzina, es teiktu ar vienu no populārākajām darbīgajām vielām tirgu etiltrinexpaku, tad etiltrinexpakam, lai sāktu veikt šo savu īsināšanas efektu, vispirms ir jānonāk augā, un tikai tad temperatūras un saules ietekmē tas tiek aktivizēts. Nepārprotiet man, tā ir ļoti darbīgā viela, tā nodrošina ļoti labi ilglaicīgu īsināšanas efektu. Tā vienkārši nesniedz tūlītēju īsināšanas efektu. Un, piemēram, risinājumā Medex Max ir abas šīs darbīgās vielas, gan kalcija proheksadions, gan etiltrinexpaks, kas, manuprāt, to padara par savu veidu tādu etalonu tieši starp regulātoriem. Un noslēgumā mūsu rekomendācijas regulātoru lietošanā, nepārprotiet, šeit nav atzīmēts parādīts cikocels. Cikocels šajā gadā joprojām būs, un situācijās, kad kvieši pavasarī joprojām atrodas cerošanas stadijā, pirmais mezgls vēl neiet uz augšu, to var lietot solo risinājumā ar devu 1,5 litrus hektāru.
Savukārt mūsu pēdējo gadu rekomendācijas situācijās, kad šis pirmais mezgls jau sāk iet uz augšu, bija lietot cikocelu bākas maisījumā ar medeks maks, respektīvi litrs cikocelu plus 0,2 kg medeks maks. Iepriekšējā gadā es saņēmu vairākus provokatīvus jautājumus, vai šādā gadījumā, kad šis pirmais mezgls jau iet uz augšu, vai cikocelam maz ir jēga. Ir. Viņš, protams, veic gan savu īsināšanas efektu, gan arī veicina sakņu sistēmas attīstību. Tas, ko mēs izmēģinājām iepriekšējā sezonā, bija vairākās saimniecībās tīri praktiski šo cikocelu aizstāt ar mazliet lielāku medeks maks devu līdz 0,3 kg uz hektāru. Un patiesībā mēs ieguvām ļoti, ļoti labu šo īsināšanas efektu. Tā kā ir iespējams arī strādāt šādi. Uz otrā regulātora smidzināšanas laiku, kad uz 32. attīstības stadiju vislabākais, kad šis otrais mezgls ir vismaz 2 cm virs pirmā mezgla, ir iespējams, un mēs rekomendējam lietot tādas risinājumus kā medeks maks, medeks stop vai jaunāko no risinājumiem, tad medeks stop plus turbo. Un lūk, ir mans mīļākais slaids, tā kā uz doto brīdi mēs vēl nezinām, kādi laikapstākļi būs tajā brīdī, kad būs kviešiem iznākusi karoglapa ārā. Ja būs optimāls mitrums, pietiekams siltums un būs šīs bažas, ka 2 regulātori var nenoturēt tomēr kviešu stāvus līdz kulšanai, tad šis ir pēdējais brīdis, kad ir iespējams veikt vēl apstrādi ar 3. auga augšanas regulātoru, un mūsu rekomendācija šādās situācijās ir lietot terpā. Paldies!